Bet, tiešām otro posmu man sanāca izlaist. Neredzēju, kas te notika, bet salīdzinot ar pirmo turnīru, mums ir mazāk, kur piesēties un izteikt savus kritiskos vārdus, jo tomēr cilvēki kopumā mazāk pieļauj šādu tieši matemātisku kļūdas visos stakos. Ar Arklī mēs jau jokojām, ka tas ir 100% mūsu nopelns. Cilvēki saklausījušies, ka komentētāji baigi kritizē spēlētājus un negrib vairs šo dzirdēt. Bet, ja nopietni, vienkārši. Protams, to nevar spriest, varbūt vienkārši. Sagadījies ir, ka ir pieredzējušāki spēlētāji. Bet... Pastiksimies, vai skolotājs būs beidzot novietojis pareizi kārtis. Gaidām ar nepacietību šo mirkli. Ir. Nav kunga, bet ir 7 un 5. Vladislavam reizošanas roka strādā visu laiku, tur nav nekāda problēma. Pretinieki arī sevišķi nepretojās, vairs nav pa kreisi trakais. Kalvis. Trakais Mārtiņš, gribēju teikt. Trakais Kalvis. Starp citu, arī Mārtiņš viņu tur pāris reizes tribetoja, tā kā, viņam pozīcija krietni uzlabojusies, es domāju. Pie tam viņš ir arī uzreiz savukārt pa kreisi no čiplīderu, tā kā visnotaļ labs izredzes Vladislavam. Jā, starp citu, skolotājs ir čiplīderis. Ļoti stabils spēlētājs, manuprāt. Viņš ir vismazāk. Nē, čiplīderis ir Kalvis. Kalvis, tomēr atvainojamies. Bet skolotājiem otrs lielākais steks. 32 big blind arī nav. Nevarētu teikt, ka ir baigā vieta lielām izspēlēm, bet šo to var padarīt, tādus manevrus veikt. Ir vēl vieta pokeram, nav tikai vienkārši push folds. Skatīsimies, kā attīstīsies šī fināla galda dinamika, tas arī bieži ir svarīgi. Ja spēlētāji viens otru ļoti daudz pārliek un ļoti aktīvi spēlē, tad pavisam cits veidojās šī kopējā dinamika, cita aktivitāte pie galda. Un fināla galds var aiziet ļoti ātri. Ja spēlētāji nolēma spēlēt ļoti tight, foldot, spēlēt tikai labākās rokas. Es zinu noteikti, kurš tas nav. Vladislavs šoreiz gan priekš viņa premiums. Jā, Vladislavs panāk savu ar šo konstanto reizošanu. Protams, arī veiksmi tā ir, ka tajā reizē, kad viņam tieši ir roka ļoti labi kāds viņu pārliek, un es domāju, ka viņš īpaši daudz nedomājot instakolos kolu, kā mēs redzam, mēs pat nevarējam līdz kam tikt. Viņš diezgan dominē. Nedaudz arī nepaveicās Jurijam. Kaut gan tikai 10 big blind, tur nebija vispār nekāda doma. Šoreiz trāpīja augstākajā range galā, un dāma jau ir galdā, būs ļoti grūti izkļūt. Ļoti grūti, tikai... Vajadzīgs kalps vai kungs, lai vispār būtu cerības. Vai vismaz viens desmitnieks uzreiz. Nē, diemžēl bez dautiem jau tur nav. Un Vladislavam paliek vēl vairāk čipu mūsu favorīti. Pirmais, kas atstāja fināla galdu. Viņš arī pirms fināla galda, kad jau bija, kad bija mazāk cilvēku pie viena galda, ļoti piesardzīgi darbojās, varētu teikt, palaid garām dažas iespējas, kad būtu varējis mēģināt audzēt savu steku, jeb uzturēt viņu mazliet lielākā līmenī, bet tā ļoti piesardzīgi darbojās. Viņam gan varētu teikt, ka nepaveicās tieši pret šo pašu Vladislavu, kur ar kāpiem pret astotniekiem bija split pot. Jo Vladislavs varētu arī 10 big blindos nokolot krietni plašāk, un viņš nebūtu favorīts šajā situācijā, bet tā gadījās arī. Šī ir ne tikai viena veiksmes puse, ka jānāk ir labām kārtīm, bet otra veiksmes puse, ka pretiniekiem pareizajā laikā jāienāk ir pietiekam labām kārtīm, tikai nedaudz sliktākām par tavējām. Tas, protams, tev var būt 5 reizes pēc kārtas dūža. Jā. Neviens pretinieks nepretojās un nekāda jēga no tā nav bijusi. Vajag arī, lai citiem kaut kas tomēr nedaudz ienāk. Bet jāapsveic Jurijs ar 9. vietu. Agrim gana laba roka priekš Katovu reizi. Agris ir no tiem, kam patīk pielikt tā saucamo astīti, nevis divkāršo reizi, bet piemetam vēl astīti.
te būs fold diezgan easy. Kaut kāda fonā aplausi ir. Nezinām, kas tur notiek. Fonā varam redzēt arī izmaksas šeit. Jā. Kuras ir 279 latus nopelnīja. Jurijs. Tad lielāka lēciena, ļoti sabalansēts, kā jau Olimpika turnīriem pierasts ir šīs te izmaksu struktūras. Pasaulē tomēr tendences ir vairāk stiprāk apbalvot tieši priekšējā gala spēlētājs un mazāk izmaksāt šiem te cilvēkiem, kas ir beigās, bet redzam, šeit tie kāpieniņi ļoti mazi pa pussolītim un uzvarētājiem 1600 lati, kas... Nē, tas ir otrā vieta uzvarētājiem. Oi, uzvarētājiem mēs neredzam, uzvarētājiem nekas nepienākās izskatās. Medāls, zelta medaļa. Uzvarētājiem bonus. Bonus karti zilo. Olimpika bonus karti iedod. Kafiju pavēl to redzēt. Jā, bet... tas ir tā jau pierasts pasaulē, tomēr dara savādāk. Pirmajā vietā jau dod krietni vairāk. Šeit ir tāda demokrātiskāka izmaksu sistēma, lai visi būtu priecīgi. Latviskā garā. Jā. Tā zīle rokā. Jā, zīle rokā. Personīgi labāk patīk tāda... Tas mednis. Mednis, bet, kā ir, tā ir. Pašiem jau ir izvēle spēlēt vai nespēlēt tos turnīrus. Nedomāju, ka tas ir tāds būtiskākais mīnus. Te vienu dienu... Jā, potenciāli reidos jau otro roku pēc kārtas, kas, protams, nav nekas īpašs. Zigmāram dāma kalps. Ir iespēja iebīdīt Olinā. Viņš to negrib darīt. Zigmārs izstās vairāk tāds taitāks spēlētājs pēc pirmajām iespējām. Krauklim dūzes kalps visticamāk ieies iekšā, ja es pareizi atceros šos te čipstakus. Jā, nekas daudz netiek domāts. Visi čipi ir iekšā un Agrim ir nepatīkams lēmums. Ir kā jākolo, bet tepat laikā skaidrs, ka īsti... Tas viņam tā matemātiskā cena viņam nav pārāk laba. Viņš, un dūzes 10 ir laikam tāda vēl foldējuma roka. Pārfoldēt nav nekāda problēma, jā. Es nezinu, vai Krauklis ir spējīgs, cik plaši to viņš dara. Pret standarta online spēlētāju es teiktu, ka tas ir insta calls. Krauklis arī online spēlē, ja es pareizi saprotu. Žēl, ka Arklis aizgāja tad, kad viņš kaut ko zināja, ekstra tieši aizgāja prom, bet varbūt būšot atpakaļ vēlāk pieslēgsies. 10 bija uz robežas. Var foldot, var kolot. Šajā gadījumā. Tur sanāca 70 000 jākolo pie 98. Ja būtu jau tuvāk 1-2, tad tur ir stabils kols, protams. Bet šeit sanāca, tāds, nezinu, vai vajag, vai rīts, vai tava kaut kāda sajūta, instinkts, tā, kaut kā var pēc citiem rādītājiem vadīties. Bez kārtas mums vairs nerāda. Vladislavs jau reizo, kā saka, bez kārtas. Ne pirmo reizi vien. Šeit kalvis nav tieši no viņa pa kreisi, bet atkal laikam mēģinās traucēt dzīvi. Šeit gan viņš droši vien aizdomājās par to, ka Vladislavs šoreiz reizo no diezgan agras pozīcijas. Redz, ka viņam nemaz nav jābūt tieši blakus, lai mocītu Vladislavu, vai viņš turpina to darīt arī no citām pozīcijām. Domājams, ka diezgan easy folds te būs. Ja vien viņš jau nav pa šo laiku uzķēris kādas live tēls, ja dzīves kaut kādas lietas, kas nodod viņa roku, paskatīsimies. Diezgan rūpīgi studē. Tagad, parasti šī ir zīme, ka ir folds, jā. Varētu būt, ka kalvi nopietnība viņam likās kā zīme tam, ka ir labs hands pretī. Galvs forši agresīvi spēlē, un tas tiek attaisnots, atmaksāts.
Nu jā, teiksim, šeit tāds klasisks piemērs, ka varbūt kaut kāds nepieredzējušāks vai tāds pasīvāks spēlētājs varētu, nu, viņa domgājiens varētu būt kaut kāds tāds, ka septītnieki, nu, it kā ir pāris, bet nav pārāk stiprs, rīreizot es negribu, mest nost arī nē, nu, tad sanāk, ka laikam jākolo, bet, nu, tas nebūtu īsti labi, viņš tieši, nu, kā saka, šeit tieši pareizāk ir, ka septītnieki labāk spēlē heads-up situācijā un otrkārt arī uzņemties iniciatīvu preflopā. Parasti nu, tur jau Vladislavs tāpat būtu all-in vai fold, tur citu iespēju nebūtu. Vēl redzam pareizais virziens, nedaudz tehniski pielabot vēl bet sizing, to cik liels šis tribets ir, jo 30,000 tur nav jālaik, tur pilnīgi pietikt ar 22, 20. Nu, jā. Trījiem bet viņš, jā, panāk to pašu efektu. Vienmēr, jā, trīskārši izreiz. Viņš vienmēr to liek, kas ir tāds. Tas tāds, jā, šajā situācijā varbūt, jā, kaut kur sanāk izšķēdēties, ja viņš nav gatavs all-inam. Jā, ja ir gatavs, tad, protams, nav starpības. Un šeit vienkārši pušu zem 10 big blindiem krietni. 11,500 klāt un redzam, no 38 uz 50,000 palielinās staks. Cik būtiski ir katra šāda zādzība sevišķi mazajiem stakiem, un mazie staki ir mums ļoti lielā daudzumā. Jā, mums ziņo, ka internetā izveidojusies ir diskusija, un tas diskusijas laikam pamat jautājums ir, vai varētu preflopā nomest divus dūžus kaut kādā VSOP, kur 4 ir iegājuši all-inā, ir bubble situācija, respektīvi viens cilvēks pirms naudām, un tu esi short stacks. Un atbilde ir, jā, nu, protams, tu vari darīt, ko gribi, bet laikam jautājums tāds, nu, vai tas būtu pareizi tā kā un optimāli. Un, lai censtos uzvarēt turnīru, tas būtu ļoti neoptimāli. Lai tiktu naudās, tas būtu ļoti optimāli. Nu, jā, tur pret 4 spēlētājiem dūžu nemaz nav tik labā situācijā, nu es nezinu, kādas ir tās 4 rokas, bet... Nezinu, jā, tiešām kādas viņas ir, bet, nu, pieņemsim, ka tās ir 4 kaut kādas puslīdz saprātīgas rokas. Nu, pieņemsim dūzis dāma, 2 astotnieki, jā, un kaut kāds tur. Un 9. Un vēl cits pāris, jā, 2 pāri, nē, nu, un kaut kāds dūzis. Vai arī tur... Ko nosauc diezgan labas rokas priekš. Vai kungs dāma, nezinu, vai kaut kāds kalps dāma. Nu jā, var nomest. Ja ir mērķis tikai naudās, protams, kad tev ir jānomet duži, tur nav jautājumu, bet tas noteikti nav optimāla spēle, lai uzvarētu turnīru. Jā, parastā turnīrā, principā, preflopā, nu, ar parastu turnīru, es domāju, tādu, kur ir bijušas iemaksas un pēc tam notiek balvu sadalīšana, kā saka, secīgi pirmajām vietām. Tad šādā turnīrā preflopā nomest dūžas būtu, principā, kļūda automātiski, bet ir cita tipa turnīri. Klasiski šeit piemērs būtu satelīta turnīri, kur nevis tā izmaksu struktūra ir tāda, ka viņa ir pa soļiem, ka, teiksim, 9. vietai tur 200, 8. 300, 7. 400, bet ir tā, ka piedalās, piemēram, 100 spēlētāji, un pirmie 10 visi saņem vienādu balvu, kas ir dalība citā turnīrā. Ļoti svarīgi izspēle šeit, mēs varēsim tiešām Kalvim nelielu testu uztaisīt, kā viņš, cik viņš spēja labi nospēlēt. Pabeigšu pēc izspēles, jā. Jo šeit ir īsti tests viņam. Starp citu. Nokļūst nepatīkamā situācijā. Principā uzvar tikai blefus. 92,000 jākolo. Nekādu blefu šeit nav šajā te bordā īpaši. Kur Vladislavs varētu piekolot no big blind ar kaut cik saprātīgām rokām. Tāpat laikā Vladislavam nav arī pārāk daudz stipru dūžu, ar kuriem viņš kolo tikai no big blind, parasti viņš pārlika. Betings bija kāds Kalvis lika C-betu un tur bija čekrējs all-inā? Jā, tieši tā. Vladislavam elpa ir spēcīgāka, dziļāka, nedaudz nervozē šajā situācijā.
Šķiet, ka viņš īsti nav drošs, vai viņš tēt ir priekšā vai aizmugurē. Bet, nu, jo ilgāk kalvs domā, jo viņš priecīgāks un mierīgāks kļūst. Šis būs kalvim tests. Jā. Pirmo reizi viņš ir nonācis tādā, nu, it kā grūtā situācijā. Jāpiemaksā 90 pret 246, it kā tā cena ir ļoti kārdinoša. Bet absolūtās vienībās tas tomēr ir vairāk nekā lielākai daļai pie galda vispār kopā steks ir. Jā. Manuprāt, šeit ir, nu, es, protams, redzu kārtas, tāpēc varbūt arī viegli runāt, bet, manuprāt, te ir viegls folds, jo nav, jā, te vajadzētu palīdzēt tam, ka nav šo drovu praktiski nekādu. Ja būtu galds, pieņemsim, dūzis 8-9 ar 2 pīķiem, nu, tad būtu kaut kāds iespējas, ka pretī var būt dažādi un vispār kopumā ace high board, kur dūzis ir augstākā kārtas, nu, ir krietni retāk, kur blefo šādās situācijās, tas nav. Nu, jā, kalvs tomēr kolo. Nu, kalvs tomēr nedaudz pieredze šajā situācijā pietrūkst, nu, un jebkurš sešnieks, lai izcīnītu uzvaru. Sešnieks neatnāk, un Vladislavs uzdubultojās 339,000 vienam no labākajiem spēlētājiem. Un jā, Arturs, nu pat jau savu prognozi, kā saka, ļoti viņa zirdziņš, kā saka, izvirzās līderos. Jā, tieši tā. Nu jā, šī situācija no malas ļoti viegli pašam, jā, kad jāpieņem lēmums, protams. Ar vēsgalu apdomājot viegli, bet īstenībā... Ar vēsgalu, jā, bet bieži vien jau ir tā, ka no malas ir arī to analīzi vieglāk veikt, bet tieši izspēlē piedaloties dažādas domas, tev jauc to domas procesu, un tad beigās tu kaut kā varbūt sanāk pieņemt to lēmumu vairāk emocionāli nekā loģiski. Nu neko, pokers turpinās. Tagad tu vari pabeigt par to. Es varu pabeigt par satelītu, ka pieņemsim būtu tāds satelīts ir turnīrs, kur, nu, pieņemsim klasiski dod biļeti uz lielāku turnīru. Tu vari pa mazāku naudiņu dabūt iespēju uzspēlēt lielākā turnīrā. Un tad gan ir pietiekoši daudz situācijas, kad ja ir palikuši ļoti nedaudz cilvēku līdz tām biļetēm, nu, vai pieņemsim viens cilvēks līdz biļetēm, un tev ir tik liels steks, ka ar ļoti lielu pārliecību var teikt, ka tu pat nepiedaloties izspēlēs to biļeti dabūs, tad ir pareizi vienkārši, pat kad nav vēl pat neviens neuzreizojis, ne vispār neviens nav neko izdarījis, un tev ir dūži, viņus var vienkārši mest nost, jo vienkārši jāsaglabā ir čipi nav jēgas. Un viss. Un jāgaida. Nav jēgas no čipu iegūšanas, vispār ir jēga tikai no čipu saglabāšanas. Jā, tas, ka tev ir vairāk čipi, ir tikai, nu, tāda pirmā vieta un 10. neko neatšķirās, tāpēc ir svarīgi vienkārši tikt līdz tām apbalvotājām vietām. Un runājot par to VSOP eventu, nu, pokeristiski nekādīgi nevarētu attaisnot dūžu nomešanu tajā situācijā. Cilvēcīgi, protams, tas ir saprotams, bet no pokera loģikas nekad es neredzu. Cilvēcīgi, protams, ja šis bubbles ir finansiāli tev ļoti svarīgs, tu spēlē lielā turnīrā, tad tas ir normāli pokeriski, nekāda loģika nav. Dūžu nomešana arī uz lielu bubbles VSOP eventā kādā. Tikai finansiāli to var saprast. Protams, ja tu esi ticis caur satelītu uz main eventu un tev ir iespēja tikt naudās, tad tu neatteiksies no $20,000 un var mest dūžus ārā, tas ir... Nu jā, tur ir arī, teiksim, tajās VSOP pārēdēs ir bijuši tādi emocionālie stāsti, kur, pieņemsim, ir kaut kāds vai nu ģimenes liksta notikusi un cilvēks tur ir ticis caur šo satelītu un teiksim, tā nauda ir vajadzīga kaut kādām medicīniskiem izdevumiem vai tādām lietām. Tā mazliet pievēršamies atpakaļ mūsu turnīram. Vladislavs nu jau pārliecinošs čiplīders. Tie precīzi, nu gandrīz precīzi divreiz vairāk nekā otram lielākajam stekam, kurš piedara skolotājiem. Kalvis gan nestoties uz šo, kā saka, savu nelielo
nu, tādu kļūdu, jeb neveiksmi saglabā arī pietiekoši lielu priekš šī galda steklu. Un konkrēti trešo lielāko. Nu jā, bet šobrīd esam jau sasnieguši situāciju, ka ir palikuši tikai 2 spēlējami steki. Ladislavs turpina bombardēt savus oponentus. Es gribu vienreiz redzēt, kā viņš rīkosies, kad viņi tiešām kāds viņam pretosies. Nu, laikam šeit viņš rīkosies ļoti vienkārši ar foldu. Īpaši mēs redzam, ka Agrs ir tādā, šī ir tāda ļoti grūta situācija, kur ir grūti nomaskēt ļoti stipro roku. Zigmārs. Jā, ir arī, kad te varbūt dažreiz liktos, ka vajadzētu tā kā, par cik Ladislavs ir agresīvs, tad vajadzētu it kā tā saucamo tās lamatas likt un tikai kolot, bet, daudz izdevīgāk ilgtermiņā, protams. Jā, jāvērtē pretinieks. Šis ir ļoti tāda lieta, kur var ļoti, protams, ka standartā kolot ir super aizdomīgi. Pret pieredzējušu spēlētāju kā Vladislavu nekad nekolot šādā stakā, bet priekš tādiem pavisam nepieredzējušiem spēlētājiem var šeit ar dūžiem kolot, kur viņi nemaz nepamana, ka tev ir 15 big blind un tu pēkšņi dari kaut ko tik neparastu. Šeit vienkārši bija jācer uz to, ka viņam ir kaut kāda roka. Noteikti ar jebkuru vidēji spēcīgu roku Vladislavs būtu arī atbildējis. Bet šoreiz akšanas nekāds, dužiem neizdodas nekādu akšanu noķert. Bet dabūju, kā saka, nelielo bonusiņu no chip līdera. Ļoti vērtīgs čips ieguva. Nu jā, tagad arī visiem shortstakiem ir interesanti lēmumi, kā spēlēt. Vai teorētiski ir tik daudz īsti staki, ka šo var sagaidīt šos te naudas lēcienus, spēlēt ļoti tight vai spēlēt tomēr uz uzvaru, jo neskatoties uz to, ka ir ļoti īsti staki, sāk lielās rokas parādīties. Neskatoties uz to, ka ir ļoti īsti staki ar vienu double up no 15 big blindiem, tu jau nokļūst ļoti dominējošā pozīcijā pret 6 pārējiem spēlētājiem. Skolotājs ietur pauzi, apsver labāko manevru. Izlem, ka mini rīreis ir būt vietā. Pilnībā piekrīt arī, ka šajos mazajos stakos nekāda jēga nav no lielākiem reizēm. Un Krauklim atkal grūts lēmums 80,000. Principā būs spiests iet olinā. Apskatu uz brīdi savu mazo pāri, bet viņš spēlējis tādu solidu spēli. Un es domāju, ka pret reizi un rīreiz piecinieki Nofoldēs. Padomās un nofoldēs. Galīgi nekotējās. Arī būtu. Tur. Nevar piecinieks nekādu šeit bīdīt iekšā. Tas būtu jābūt ļoti lielai veiksmes devai, lai tas būtu izvērstos beigās plusā kaut kā. Nāksies nofoldēt. Bet, kad ilgi nenāk tās kārtas, tad ir šās te grūtās situācijas. Krauklis visu cieņu. Pietiekam mazos stakos saprot, ka ka šis rīreiz lielums nenozīmē, ka ir izdevīga cena kolam, bet tas ir praktiski tāda all-in situācija. Arī novērtē, ka skolotājs pietiekam tādu solid spēlē. Skolotājs tomēr nenodarbojas ar pilnīgi tukšām muļķībām. Tas ir ļoti rēts gadījums. Protams, ka varēja būt tas coin flips un iespējams tu nomet saucamo preflopā labāko roku, bet viņš saprata, ka coin flips ir labākajā gadījumā šajā situācijā. Kaut gan no otras puses, ja nemaldos, viņam ir 15-17 big blindiem, kaut kas tajās robežās. Viņam bija 92 blindi, mums ir 2-5 vai jau vairāk? 3-6. 3-6. Es, godīgi sakot, būtu spēlējis ar Open Show vispār un tagad jau lidojis ārā no turnīra. Es tā, kā saka... Vai foldējis uzreiz? Ladislavam sāk... Lieli pāri sāk parādīties. Ladislavu pretiniekiem sāk nākt lielas rokas, kas pret šo viņš nav pasargāts, šis agresīvais spēles stils. Un Marikam devītnieks. Tagad jau būs jāiet olinā. Devītnieki ir,
devītniekam un piecniekiem ir atšķirība, nu kā cilvēki varētu teikt, ka varbūt, nu kāda atšķirība devītnieku vai piecnieku, tāpat ir pāris un varbūt ir konflikts vai un viss. Bet, nu, tā tomēr nav, devītnieki tomēr var dominēt daudz vairāk citus mazākus pārus. Tūlīt skatīsimies, vai izdosies noķert maģisko devītnieku, bet, nu, manuprāt, pilnīgi normāli izspēle grūti izvairīties no šī. Protams, var maģiski nofoldēt devītnieku. 7 big blind, bet... Cik, 7? Nu, 7 big blind, jā, 42 000. Ko es par runāju, tur būtu milz kļūda nomest devītnieku šeit, bet, nu, vienkārši nepaveicās, ka trāpa tieši dāmās. Jā, paspiež roku jāiet mājās, bet nu nav ko sev pārmest, nospēlēts tik pareizi. Protams, skatoties šo rezultātu, varbūt cilvēkiem, kas skatās, lai kā var teikt, ka nospēlēts bija pareizi, ja tam bija dāmas, bet nu, jā. 7 big blindos devītniekus nevajadzētu mest ārā šādās situācijās. Nospēlēts pareizi pret diapazonu un ņemot vērā steku lielumu. Jā, šeit ziņo mums par vēl vienu jautājumu. Vai Vladislavs nemāks sakārtot čipus pa krāsām? Tāds laikam bija, vai kā? Par to jau pirms kāda laika Šeins ar Ārkliju runāja, ka jā, ka par šo čipu sakārtošanu jeb nesakārtošanu, ka nesakārtot čipi ir tomēr mazliet nezolīdi pret spēlētājiem un var palielināt turnīru gaitu, vai viņš māk vai nemāk, nu, sazina, bet nu, tā baigi nekārto. Kāpēc viņš nekārto vai kārto, to mēs tā īsti nezinām. Nu, laikam negrib tam tik daudz pievērst uzmanību, tas nav viņam pašam personīgi tik svarīgi. Nu, pagaidām gan tas arī nav it kā īsti neko kavējas. Konkrēti šobrīd, tad, kad viņš jau ir tik pārliecinoši čiplīts, tas arī diez vai kaut ko kavējas, jo viņš vienmēr ir zināms, ka viņam ir vairāk par pretiniekiem. Jā. Viņa čipu skaits tam nevajadzētu nevienu īsti interesēt. Bet, nu, jebkuram spēlētājiem ir tiesības spēles laikā to atzīmēt un palūgt, lai viņš sakārto čipus normāli un lai būtu pilnīgi skaidrība. Praktiski, laikam, formāli viņi varētu lūgt tikai, lai lielākā nomināla čipi ir redzami skaidri viņu daudzums. Un tad savukārt var jautāt izspēlē, cik tad ir pilnais teksts, cik viņam ir liels. Nu, ir sevišķi internetu spēlētājiem, kas ir vēl stiprāk matemātiski orientēti, kur katrā partijā grib līdz precīzi čipam zināt, nu, šīs ir savādāks formāts, jo ir tomēr mazāki steki. Bet kur ir precīzi līdz čipam zināt, cik ir steks, un tad turnīros notiek situācija, kad šādos gadījumos, kad kāds nekārto stekus, 3 rokas pēc kārtas lūdzu precīzi saskaitīt. Nu, šeit Zigmāram viņa, kā saka, neordinārā izspēle šoreiz nostrādāja, kas gan tāds diezgan... Limps bija? Jā, viņš ielimpoja no Kartofu kungus ar savu 54,000 jeb 9 big blind steku. Krauklim arī bija jau apnicis, viņam tomēr bija ļoti maz steku, bet no kungiem viņam nesanāca izvairīties. Vai nu šajos vai skolotāju kungos viņam bija jābrauc iekšā, tātad... Jā. Bet jā, nu, cita lieta, ka ja būtu open all-ins 54,000, viņš varētu viņus nofaldēt vienkārši. Bet nu, šeit sanāca, ka bija limps, un viņam bija ļoti izdevīgi ar fold equity, kā saka, plus vēl kaut kādu coinflip iespēju bīdīt iekšā. Jā, nepabeidzām par to čipu likšanu, un kad reāli turnīros 3 partijas pēc kārtas dealeram tiek pieprasīts 3 reizes saskaitīt precīzi līdz čipam, nu, tad diezgan dabiski, ka pie galda izraisās neliela neapmierinātība un ātri. Nu, visi cilvēki tomēr ar kaut kādu
dzīvos turnīros, kur tas ir būtiskāk kārto tomēr pa stakiem, tā, kad skatoties no malas ļoti viegli ir noteikti čipu daudzumu, lai tīri pātrinātu spēli, bet to jau mēs izrunājām. Šajā situācijā Vladislavam tas tiešām varbūt nav tik svarīgi, jo viņam ir pārliecinoši vairāk čipu un nevienam nav par to nekādu jautājumu, bet tikmēr mēs neesam zaudējuši vienu spēlētāju, paliek Krauklis pāris čipu. Jā, viņam kādi 3-4 big blind laikam paliek. Es domāju, ka es gribu bildītas, tev arī vēl izmest, tas man nav līnijas. Tu bildītas būtu īstenībā. Ja man būtu divas bildītas, es būtu uzreiz. Tā jau rekrutēt. Visi noslēpumi tiek atklāti, visi draudzīgi izrunā, ko kurš kā darīt. Patīk, ka Vladislavs vispār neatlaiž kāju no gāzes. Turpina gāzēt, Kalvs krietni kautrīgāks kļūst pēc savu nelielā. Krauklim super viegls lēmums. Cik tas ir? 18,000. Viņš tur, protams, varētu atrasties Olinā ar gan drīz vai jebko, bet viņam par laimi, viņam tik iedalīt pietiekoši labs hands. Un diezgan liela iespējamība, ka skolotāju Vladislavs kopā ar skolotājs arī nofaldies, tad viņam vispār būs ideāli varētu teikt, iznākums ar iespēju trīskāršoties gan drīz vai. Viņam vajag, lai skolotājs foldē, kā arī notiek. Un tā nāk tiešām labā situācijā. 70-30, jāizvairās tikai no dūžu, vai pīķiem, vai kāraviem. Un iespēja sadalīt būs diezgan palielinās. 30%, kas sadalīs šo banku uz pusēm. Tagad izredzes jau palielinās, un 4 viss dalās apakaļ uz pusēm. Domāju, ka Krauklu nepārāk iepriecina šāds rezultāts. Šī ziņa, jā, jo viņš tiešām varēja atgūt nelielu dzīvību. Vēl viens double ups, un viņš jau būtu atpakaļ. Bet te atkal jāsavāc šīs te asariņas. Nedaudz zem 25,000 viņam būs, un ļoti uz pēdējām dzīvības pazīmēm velkās. Vajadzēs ļoti lielu veiksmi. Šis jau bija pirmais veiksmes solis, bet veiksmi tikai pakutināja tev bišķi, bet īsti neiepriecināja. Ja viss līdz viņam nofaldies, tad domāju, viņam tā saucamais auto all-ins. Viņam neveiksmīgs cilvēks ir big blindā, kurš atbildēs diezgan plaši un bieži. Jā. Attiecīgi viņš varētu pavisam diapazonu pašu apakšu varbūt viņš varētu foldēt tur. 2-4, jā, 2-5, kaut ko 3-8. 7. Bet, Bet, jebkura bilde, jebkuri konektori. Zigmāram uzprasa, vai atkal kungi? Viņš saka šoreiz nē, un tad saka 2 bildītes tad šoreiz, ja? Tad neliela izprašņāšana atrisinās ar to, ka tas tiek noskaidrots. Skatīsimies. Pastīsimies, vai tiešām viņš ar 2 bildītēm kolo, kā solīja Krauklim pirms tam? Būtu tā kā jākolo 34,000. Es teicu slikts pušs ar divniekiem. Redz, kā viņš met ārā. Tā kā normāls pušs. Nē, nofoldēja. Atklātajā nofoldēja. Tas, pilnīgi Zigmārs, jā, tā dīvaini. Es domāju, ka Sergejam patīkam diezgan bija redzēt šo kungu. Jā, viņš tā, paldies par dāvanu. Ziemassvētki ir atnākuši agrāk šogad. Pirmo reizi atnāca. Labs regularizācijas. Neko, Nē, ja es saņemu apakā galvenīgi, skaidrs, ka kaut kas labs varēja. Kaut kas labs varēja būt. Nebija labs, jā. Nebija slikti, kungs desmit. Mastī. Smuks kārts. Slikti jau nebija. Nebija slikti. Zigmār, mēs droši kvalificēsim, klasificēsim kā vismazāk pieredzējušo spēlētāju. Sergejs, ja izturējis šo te, kā saka, potenciāli nepatīkamo situāciju, uzreiz dabūna vēl vienu bonusiņu. Dzīmīga situācija. Pēc šādām
Dāvanām tā ir laba zīme. Reizēm gadās arī noķert nelielu hītarīti. Šoreiz gan neviens nenoķert devītnieks vai kaut ko tādu, kas varētu nokolot stabilu vai septītnieku, astotnieku. Nu, jā, un skaties divās partijās, viņš jau varētu būt tur no 32. Plus, nu, cik viņam? Aptuveni 58. Jā, kaut kas tuvu 60 jau, gandrīz vai dabalaps. Nu jā, nepaskatoties nevienu flopu, nevienreiz nebūtu neapdraudot sevi.